Esat sveicināti JVG televīzijas pirmajā raidījumā. Skolēnu padomi jums pastāstīs par visiem pasākumiem, kas jau notikuši no septembra līdz pat rudens brīvlaikam. Šeit esmu es, Rihards Golmans. Un es, Linda Birziņa. Jelgavas valsts ģimnāzijas skolas gads, tāpat kā citās skolās, uzsāka jau 3. septembrī, un skolēnu padome ielaica pirmajā pasākumā sporta dienā. Sporta dienas laikā pamatskola pavadīja laiku sporta laukumā. Tur viņi spēlēja tautas bumbu, futbolu un citas aktivitātes. Savukārt vidusskola piedalījās orientēšanās sacensībās pa visu Jelgavu. Tur pārbaudīja gan viņu zināšanas, gan klases saliedētību un radošumu pieeju dažādiem uzdevumiem. Bet ar to mūsu sporta aktivitātes nebeidzās. Neilgi pēc tā arī mums bija olimpiskā diena, kas notika visā Latvijā, kur visas Latvijas skolas pie vienas radio pārraides vingroja. Tur mēs kārtīgi izkustējāmies, bet joks pie malas. Un ķeramies pie nopietnas lietas. Arī pēc tām nāca skolēnu padomes vēlēšanas un prezidenta vēlēšanas. 3. oktobrī notika skolēnu padomes vēlēšanas. Savukārt dienu iepriekš 2. oktobrī notika debates, kurās piedalījās 12 padomes kandidāti un 2 prezidenta kandidāti. Pēc vēlēšanām tika noskaidrots, ka prezidents ir Rihards Golmans, kurš ir prezidents jau 2. gadu pēc kārtas. Padomē iekļuva arī Linda Birziņa, Ilva Šmelde, Kaspars Neimanis, Laura Kresa, Eva Mediņa un Ēriks Vidžuks. Un, ja jūs vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par viņu pienākumiem, jūs varat apskatīt skolas mājaslapā www.jvg.jelgava.lv. Un kas vēl notika mūsu skolā? Cik es atceros, laikam bija skolotāja diena. Skolotāji piedalījās talantu šovā, kur viņi tika sadalīti 4 grupās – dziedātājos, dejotājos, aktieros un dzejniekos. Viņiem lika parādīt savus priekšnesumus savās nozarēs, un kā arī jaunais skolēnu padomes prezidents teica savu pirmo runu. Šī pasākuma laikā mēs arī atklājām jaunus talantus, kas mācās mūsu skolā. Pie mums bija apbraukuši dāņi. No Dānijas. No Dānijas. Un mūsu skolā notika projekts Komēnijas projekts. Komēnijas, Mūsu skolā sakarā ar Komēnijas projektu viesojās vairāk kā 30 skolēni no Dānijas. Viņi iepazinās ar mūsu skolu, paviesojās arī mūsu skolas augšējā stāvā tornītī, lai palūkotos uz Jelgavu no augšas. Tie cepa pīrādziņus, pina sadraudzības rokas sprādzes un mācījās latviešu tautasdejas. Nākamais pasākums bija 7. klašu iesaistības. 7. klašu iesaistība tēma bija olimpiskās spēles. Bija sanākuši ļoti daudz sportisti no pašām klasēm, kā arī vadītāji, kur bija ieradušies Māršs Strombergs, treneri, hokejisti, olimpiskais slāpu skrējējs. Mēs pārbaudījām viņu veiklību stafetē, gan arī zināšanas erudīcijā, un kā arī mēs pārbaudījām, kā viņi var salikt BMX kopā un ar viņu izbraukt pa trasi. Bet arī desmitējiem ir vajadzīgas iesaistības, un tāpēc tieši pēc nedēļas mēs pārbaudījām viņu prasmes ar tēmu Zvaigznes. Pasākumu vadīja Kis un Beyoncé. Katrs 10. klašu skolēns bija ieraties kādu populāru cilvēku tēlā. Uz pasākumu bija ieradušies dažādi stilisti, teritoriju apsargāja apsargi un no stūriem uzglūnēja paparacī. Tika pārbaudīti 10. klašu skolēnu refleksi pozē, viņu erudīcija un daudz kas cits. Un tas arī būs vispriekš pirmās JVG TV sērijas. Tuvākie spilgtākie pasākumi mums ir Mārtiņdiena un Labgaiets. Tā kā droši nākat un ar labu nakti, JVG!